Šodien esam ciemos pie Cīkstoņiem Fēdenfelda brīvās cīņas skolā. Doma ir reklamēt brīvo cīņu kā brīnišķīgu sporta veidu, īpaši tiem, kas nodarbojās ar grapplingu, jiu-jitsu, MMA. Mēs ar Jūri esam atnākuši pārstāvēt grapplerus, mēģināsim izdzīvot cīņas dienā. Nu ko, sākas trīnieki. Sākumā uzdevumi, bet uz izdzīvošanu. 5 uzdevumi, pēc kārtas vienam, pēc tam otram. Otro raundu. Nav ne jausmas, kā izdzīvošu vēl 3. Es pēc pirmā domāju, ka sūtīšu tev mājās jau, Gundar. Ļoti labs līmenis džekiem. Visi ir, teiksim, high level. Cīņas treniņi liek justies vienlaicīgi gan tik stipram kā nekad, gan tik vājam kā nekad. Kas tev labāk patīk, jiu-jitsu vai brīvā cīņa? Teikšu godīgi jiu-jitsu, bet vajag būt well-rounded. Man liekas, ka nākotnes švicērs būs tāds, kurš arī labi prot kājās cīnīties. Un kā jau es ar Armandu sarunā teicu, ka brīvā cīņa tas, kas izmainīja manu jiu-jitsu. Wrestling tas ir, man liekas, visgrūtākais un vissvarīgākais disciplīna MMA. Kā domā, kā Dainam iet? Nu, kā viņš pats saka, redz, viņš sāk uz cīņu staigāt, uzreiz vispusīgāk palika vairāk, jo kā jiu-jitsu jums jau savādāk te notiek. Šeit viņš arī tā kā apgūst to, ka var uzbrukt arī, nevis tikai gaidīt aizsardzībā. Vecākais sāka jiu-jitsu, jaunākais pat taisnos brīvo cīņu atnes. Vienkārši viņam vajadzētu uzreiz rūdījumu. Ļoti grūti ar MMA sparring partneriem, tāpēc es cenšos visu laiku iet uz citām zālēm, lai palikt stiprāk.